Nulekā ir apritējuši 10 gadi, kopš Latvija ir iestājusies OECD. Burtiski tā kā jūnijas bija tas datums, kad 10 gadi apritēja, 1. jūnijas, ja nemaldos. Un mēs esam šo bagāto valstu, saucamā turīgo valstu klubiņā, un mēs tagad mūs salīdzina un vērtē, un šobrīd ir pēdējās vadlīnijas saņemtas par to, ka principā jau Latvijai būtu jāpalielina nodokļu ieņēmumi, tajā skaitā norādot, ka, protams, var efektivizēt valsts budžetu, bet tomēr jādomā būtu par nodokļu celšanu. Un tam man ir jautājums tāds, vai mūsu premjeram, mūsu esošajai valdībai pietiks spēka, dukas tā, efektivizēt mūsu budžetu, apgriezt, nogriezt, pieņemt šos lēmumus sāpīgos lēmumus, griezt. Pirms vēlēšanām. Tur ir divas daļas. Tas ir interesants faktors jautājums, vai viņi to aptvers un sapratīs. Labi, īsākā daļa. Tātad OECD rekomendācijas viņas nav nesaistījušas neko. Viņas piemin uz viņām atsācās svētie raksti. Tā ir tā runa par to, cik mēs suverēni savā apziņā. Mums patiesībā var visāds ieteikums stāstīt. Viņi var ar saviem ieteikumiem, ja mēs spējam risināt paši savas lietas, ieteikumi labi, ieteikums vajag vienmēr uzklausīt. Es arī dzīvē, ja man labi padomu tiek dot, es viņus uzklausu, bet es vienmēr daru tā, kā es uzskatu par pareizi. Vai arī varbūt ieklausos. Šajā gadījumā OECD padoms bāzēs uz to, ka kaut ko tādu, kā Latvija izdarīja 9. un 10. gadā, kad nogrieza, nevis pacēla nodokļus bezgalīgi, bet arī nodokļus pacēla, bet nogrieza. Ir viena no retajām valstīm, kas ir spējusi kaut ko tādu darīt, kad vienkārši nogriež izdevumus. Otra valsts tagad, kas piemēru dod šajā, ir Argentīna, kas savāc savus finanses nevis uz sabiedrības izputināšanu, bet uz valsts izdevumu piegriešanu. Uz resoru samazināšanu. Tu vienkārši ierāmē tos izdevumus. Lielākā daļa valsts dzīvo ārpus šī, un līdz ar to tāpēc OECD arī bāzējās uz to kopējo. Visi tā dara, tad jūs arī paceliet. Kas jums tur piemet vēl 1% punktu PVN-am, varbūt tur vēl kaut ko tur ienākumu nodokli kaut ko piemetam. Un tad ir otra lieta, par ko es gribēju runāt. Tātad ir jāsaprot, palielinot nodokļus, tu bremzē ekonomiku, tu izspied ārā naudu no valsts. Ko tas nozīmē? Tu vienalga nonāc pie tā, ka tev jāgriež. Tikai uz to mirkli, kad tu griez, tai mirkli jau sabiedrība ir saērcināta un dusmīga, jo viņa jau ir uzkrauta nodokļi. Līdz ar to tas ir jautājums, vai viņi politiski aptver, kad labāk sākt ar to griešanu. Nevis sākt ar nodokļiem un sabiedrības kacināšanu ar tiem nodokļiem. Jo patiesībā rezultāts jau kāds. Paraust to PVN augšā. Vienkārši brauks tur, kur ir zemāk PVN, ļoti daudz ko pirkt. Mēs to labi zinām. Mēs esam atvērta ekonomika. Igaunija ir tipisks piemērs, ko nozīmē, kad parauj nesaprātīgi nodokļus augšā. Viņi paši norāda. Viņi skaidri saprot, ka to nevajadzēja darīt. Mēs skatāmies mūsu politiskā retorika arī pa brīdim, kāds politiķis saka, tā kā Igauni mums nevajag darīt, tas slikti beigsies. Jo nebūs labi. Tā ekonomika vienkārši izčākstēs. Un mums ir starp citu ekonomika švākāk nekā Igaunijai. Tad mūsu rezultāti vēl bēdīgāki būs, ja mēs izvēlēsimies šo ceļu. Bet, zin kā, protams, griezt tā ir liela politiskā grība.